citiem darbiniekiem, par ļoti labiem kolēģiem, kuriem citiem ir patīkami sēdēt vienā kabinetā. Un lai jūs kļūtu nu jau ne tikai par sirsnīgiem bērniem, bet arī par lielu atbalstu savām ģimenēm. Jo šodien jūs kļūstat pieauguši, šodien jūs esat gatavi strādāt. Jūs esat ieguvuši ne tikai prasmes, ne tikai diplomu, bet tiešām arī profesiju un gatavi darba tirgumu. Un vēl es šo svecīti aizdegšu šodien par jūsu skolotājiem un par Kristīnu, par skolas direktori. Man īpaši aizkustinoši bija brīdis, kad mana 11 gadus jaunā meitiņa pirms dažām dienām man teica, mammu, es gribēšu mācīties Ventspils tehnikumā. Viņa pat īsti nezina, ko viņa tur gribēs mācīties, bet viņa zina, ka gribēs. Un man prieks bija par to nevis tādēļ, ka tā būs skola tiešām ar ļoti skaistām telpām, labu aprīkojumu, viena no, ja ne pati labākā Latvijā, bet man bija prieks to dzirdēt tādēļ, ka es zinu šos skolotājus un zinu Kristīni. Un filosofs Eriks Froms ir teicis, mēs dzīvojam, es domāju, tas nebūs arī nekāds atklājums mums visiem pārējiem, viņš ir teicis, ka mēs dzīvojam laikā, kad mašīnas var aizvien vairāk izdarīt no tā, ko prot un var cilvēks. Savukārt cilvēks kļūst aizvien līdzīgāks mašīnām. Un tāpēc man šķiet, ka ir īpaši svarīgi, lai ne tikai ģimenē, bet arī skolā skolotāji dotu ne tikai izglītību, ne tikai prasmi attīstīt smadzenes, bet lai uzrunātu arī sirdi un attīstītu arī emocionālo inteliģenci. Un šī ir skola, kur to dara. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, jo skola vada tāds cilvēks kā Kristīna, kur ticiet man, tad, kad vienalga kādā formātā, saimā, pašvaldībā, privāti, vakardien mēs vienās kopīgās svinībās piedalījāmies, kad Kristīna runā par skolu, viņa runā ar tādu aizrautību, kādu reti, kad var redzēt kādā cilvēkā, un kad viņa runā par jums, viņa runā ar milzīgu sirsnību, gandrīz kā mamma. Un tāpēc es ļoti priecājos, un es vēlu, lai jums tas dzīves ceļš būtu iespējami grūts, un visu laiku arī sirsniņā būtu vieta tiem cilvēkiem, kas par jums ir rūpējušies šos gadus skolā. Paldies! Un saraudinot. Skolas koris. Ilga
kāds cilvēks, kura pārstāvētais uzņēmums ilgu gadu garumā ir bijis Ventspils tehnikuma draugs un atbalstītājs. Vienlaikus arī darba devējs mūsu absolventiem, arī prakšu vietu nodrošinātājs un cilvēks, kuru es aicināšu uz skatuvi tūlītās, var jūs vērtēt un novērtēt jau kā darbiniekus, kā kolēģus. Un es pieļauju, ka lielākā daļa ar tiem uzņēmumu pārstāvjiem, ar kuriem es tikos gan eksāmenu laikā, gan arī tad, kad mēs runājām par praksēm, kā jums ir veicies, bija milzīgs gandarījums dzirdēt, ka jūs esat lieliski. To uzrāda arī eksāmena rezultāti. Un to jūs paši arī zinat, ka jūs esat ļoti jauki nokārtojuši eksāmenus. Protams, ka bija arī pa problēmiņai, bija arī pa kādai neizdarībai, bet kopumā jūs esat fantastiski. Un to, cik fantastiski Ligitas prāt jūs esat, to jūs tūlīt dzirdēsiet. Bet šobrīd es uz skatuves aicinu akciju sabiedrības Svetbank uzņēmumu klientu konsultanti Ligitu Kļavu. Visiem klātesošajiem. Man tiešām tāds ļoti patiesas prieks un gods šodien uzticēts Svetbankas vārdā sveikt jūs, teikt paldies par ilgstošo sadarbību, kas ir izveidojies Ventspils tehnikumam. Pats galvenais, ko es gribu pateikt, ticiet man, nevar nepamanīt. Mēs redzam, kā jūs augat, mēs redzam, kā jūs attīstaties, mēs redzam jūsu paveikto. Un arī šodien ir tāds noslēdzies posms. Jaunieši saņem diplomus. Es ticu un zinu, man ir pārliecība, ka šeit sēž nākamie uzņēmēji, katrā ziņā profesionāli sava darba darītāji. Jo tādā kolektīvā, kāds ir pedagogu un mācību spēku kolektīvs Ventspils tehnikumā, droši vien savādāk nemaz nevar būt. Savu svecīti es aizdedzināšu par to, lai ir veiksme arī turpmāk, lai ir spēks un lai viss iecerētais izdodās. Lai katrs klusi var pasapņot par to, ko viņš vēlas, kādas ir domas, kas būs nākotnē. Vienkārši tā klusiņām, sveču gaismiņām. Lai jums veicas un izdodas. Un Svetbankas liesmiņa degs visaugstāk un vis tālāk redzama. Sandrai un Ingusam no 4. grupas. Cits no cita iedegamies, kā koki sausās vasarās, mēs liesmojām kā priešu sveķi, kā plāni sausa bērstās. Mēs liesmu rokās sadodamies un kļūst ap neapbaldāms spēks, no vienas galotnes uz otru, kā putens lido ugunsgrēks. Mēs paši sevi nežēlojam, un tas jau ir pats galvenais. Tā līdz pat serdei, līdz pat sirdī, kā milzu uguns, kuram kaist. Jo vairāk dzīvības ir mūsos, jo varenāk mēs varam degt. Vien akmeņi kā nodevēji, ar pelniem rauga sevi sekt. Un tālap vienā sārtā liesmot, ar biedriem kopā gribu es, lai vējš no manis tālāk aiznes, uz visām pusēm dzirksteles. Spēka cīnīties par savu vietu dzīvē un piepildīt savus sapņus, neskatoties uz šķēršļiem, kurus var likt cilvēki un liktenis. Mēs atkal esam dzīvi, bez viltus sasārā, un varam elpot brīvi, un ticēt pasakā. Šī diena ir kas vairāk, un vairs nav jābaidās, no vārdiem nepateiktiem un no kājām lamatās. Šī diena
jāpaskata, cik daudz svecīšu liesmiņas jau deg. Un man liekas, ka jūs esat nu pat jau sagaidījuši to mirkli, lai savus diplomus saņemtu rokās, ieraudzītu, ko tad jūs tur esat sastrādājuši, un pēc tam ar milzīgu lepnumu kopā ar mammām, tētiem, mīļotajām meitenēm vai mīļotajiem puišiem, vai kam jau ir dzīves draugs un kam jau ir jau arī mazulis, dotos bildēties. Tā ir? Nu tā, tad negribat tos diplomus. Ne. Reku, automehāniķi saka, ka viņi tā kā gribētu. Krišs saka, ka viņam arī vajadzētu. Neteica. Mehatroniķi arī gribot savus diplomus. Ak, negrib! Nu tad labi, tad jūs vienkārši baudīsiet pasākumu, bet pārējie saņems diplomus. Bet pirms diplomu saņemšanas, lai nesanāk tā, ka jums tā dzīvīte ripo te augšā, te lejā, lai viss jums notiek tā mērķtiecīgi un pareizi. Ripoja akmens lejā no kalna, domāja, kā nu būs. Vai zemu kritīs, vai tālu ripos, vai saules smiltīžūs, vai ceļš vēl ir tāls. Nav neviens, kam pajautāt, viņš tic, ka nekad nevajadzēs stāt. Nu ko, dziedāt? Bet neskatāmies pa labu un pa kreisi. Un par to, ko jūs varat vēl skaļāk. Bet tikmēr turais pagaidām normāli. Ripoja akmens ilgi, jo ilgi skatījās debesīs. Varbūt tā krauja, līkumā straujā, augšā tu uzmetīs, vai būs tur vēl kāds. Nav neviens, kam pajautāt, viņš tic, ka nekad nevajadzēs stāt. Bet tikmēr pateikšu Aivaram. Vēl ar vien tai dzelme, kur akmens salauztā sirds, mēs daži reiz būsim līdzās. Un pērles, kas tur celi vientuļas smirds, mēs rodāsimies. Bet tikmēr turais, un tas plaukstīts jau vēl. Un par to, ko un vēl vienu reizi, bet tikmēr turais. Un par to, ko zina mani pusē vēl man bija. Un par to, ko zina mani pusē vēl man bija. Un par to, ko zina mani pusē vēl man bija. Paldies! Paldies! No tā vecā kaluma, jā, šādā nemaz nemāk rīkoties. Re bija jau. Nu, re? Tā kā savējos. Un pirmo pēc diploma viņa, protams, zina, ka viņa pēc alfabēta ir pirmā, bet viņa arī ir
īpaša meitene. Šajā skolā vispār mācās tikai īpaši bērni. Un īpaša viņa ir ar to, ka viņa ir ne tikai smuka, bet viņa arī lieliski sporto un ir no tāda 3 gadu laikā, ko es viņu pazīstu, no tāda pašpuikas pārvērtusies par skaistu, jaunu sievieti. Arta Barakauska. Puisis, kurš ne tikai māk cēt garšīgu maizi, bet ir arī visu ielāpu lapītājs. Zin, kurā brīdī ko pateikt, un zin ļoti daudz ko. Krišs Danenbergs Dambergs. Vēl viens spējas puika. Dāvis Daudziņš. Rīta Dreimane. Viena ļoti dejojoša, dziedoša un visnotaļ mīļa meitene, Līna Indrisone. Vēl viena jauka meitene, Linda Idra. Viens no stiprāk galva puišiem, Arvis Jansons. Cilvēks, kurš šodien ir ļoti uztraucies, nezinu tikai kāpēc, jo nekas slikts jau nenotiek šodien, jautājums vairs neuzdot un faktiski tikai pozitīvas emocijas, bet ļoti uztraucies bija Mārtiņš Kamenis. Jā, viņi saņem tādu īpašu dāvanu. Mēs nevaram pasargāt no problēmām, bet mēs varam pasargāt vismaz no lietas. Inga Izeva. Santa Langsarga. Anete Maksimova. Par šo puisi es nevaru nepateikt. Ja kādam izdodas iepūties nepatikšanās, vienalga kādā veidā un kādā brīdī, tad viņš to noteikti izdarīs. Bet viņam piemīt arī spēja no šīm nepatikšanām un problēmām arī izcilkot ārā. Godīgi sakot, tad, kad es viņu ieraudzīju, man likās, kur tik lecīgs puika. Tagad man ir skaidrs, ka viņam ir ne tikai lecīgums, bet viņam ir arī zelta sirds. Kristaps Napskis. Meitene, kas tiešām tās kā Līna, ir ļoti dziedoša, dejojoša, bet viņa arī lieliski mācās. Un viņai piemīt ļoti skaists vārds. Un, godīgi sakot, ja vajag pēc pozitīvām emocijām,
viena ļoti jauka meitenīte, Līga Zikmane. Un kā šo puisi redzēju gandrīz kāvās darba devēji. Tas nekas kā eksāmenā septiņnieks, dzīvē viņš daudz